paldies, ka jūs apmeklējat mūsu pasākumu. Latvijas izglītotāju biedrība rīko atklātu lekciju ciklu. Šodien mums ir kārtēja lekcija, kuru nolasīs Arijs Vidovuds Lapsa kungs, izcils izglītotājs, vairāk par 100 izgudrojumu viņam patentu, un šodien lekcijas tēma būs būvju konkurentspējas kritēriji un kvalitātes cenas un to minimizācija, bet galvenais domā par to, ka kritēriji saistīti ar kvalitāti. Nesen bija Latvijas televīzijā bez tabu raidījums, de facto raidījums, kurš tieši bija saistīts ar to. Lūdzu, Lapsa kungs, jums vārds. Paldies! Un es vēl gribētu tikai vienu mazu komentāru pie Ivana kunga sacītā. Jauniešus aicinu stāties Latvijas izglītotāju biedrībā, jo mums tur tiešām trūkst jaunieši. Šeit mūs patiesībā sakot 5 un vēl citi arī jaunieši, ja? Visi jaunieši, kurš kā nav jaunietis, ja? Jā, tā tas ir. Tātad šodien jūra ir tāda, patiesībā sakot, tās kritika vienam no Latvijas likumiem. Jo ir tāds, tad, kad celtnieks, vēl viens jaunieks, jā, bet viņš ir viens, Andrejs, jā. Andrej, daudz tuvāk lūdzu. Tātad, likumi ir daudz brāļa likumi, tādi sataisīti mums ir, un tādi citi iemesli, bet viens no tiem, kurš nosaka, vai celtnieks dabūs pasūtījumu, tad nedabūs. Visi pasūtījumi tiek sadalīti konkursu kārtībā, bet tas nav obligāti. Privātais pasūtītājs pasūta, kā vien grib, tā sakot, brālim vai draugam, bet valsts un pašvaldība pasniedz iesāk konkursu. Un tad, publisku iepirkumu likums, tātad, ir tāda praksa pa viszemākā cena, bet tas ir saistīts ar atsumērtu, tā sakot, kā novērtēt to cenu. Un tur vislielākā korupcija notiek. Par to arī tas ir pietiekoši negatīvi novērtēts presē. Bet otrs ir saimnieciskais izdevīgums, kuram ierakstīts likumā, tātad būtu jāņem vērā vienreiz nospied uz pelīt, vienkārši piespied, jā. Jā, un tagad rullīt. Tagad rullīt. Rulēt, priekšā. Drusciņ zemāk nobrauc. Drusciņ zemāk. Viņš citādāks, kā man mājā. Labi. Tātad, paskatieties, kā ierakstīs likumā. Pirmais punkts – cena vai izmaksas? Kas pieņems lēmumu? Apretes, cik to izmaksas. Tātad, ēkai būvē ir aprete, cik ilgi viņi kalpos. Tātad tas ir naudas ātrums, tā nav nauda. To var aprēķināt tikai tad, ja projektā norādīts būs kalpošanas ilgums, vai arī garantijas likums vai kaut kas cits. Kvalitāte. Kvalitāte. Tātad kvalitāte. Un te pie kvalitātes var pieskaitīt tādus rādītājus, kā, piemēram, tehniskās priekšrocības. Ar ko salīdzināt? Atkal subjektīvi. Ar konkurentiem? Ar jaunāko tehniku. Bet
Ne, nu, it kā vairāk salīdzina savā starpā. Nē, tas ir atkarīgs no brīvi izvēlēt prototīpu. Kas to izvēlēsies? Subjektīvi. Estētiskais raksturojums vispār negribās komentēt. Tas ir tāpat kā tehnika. Māksla ir subjektīva. Vienam patīk, otram nepatīk, bet tehnika objektīva. Tā būve stāvēs un kāzīsies. Tā kā te nekas subjektīvs vairs nav. Funkcionālais raksturojums. Tas ir vesels milzīgs saraksts, katram objektam izvēlēs, kuru grib. Vides aizsardzība ir noteikti vides aizsardzības likumā. Atbilstība universālam dizainam, tā ir arhitektūra. Kas ir arhitektūra? Tā ir mākslas un tehnikas sintēze. Tātad atbilstība universālam dizainam. Nu, tā ir tas pats, kas pieejamība. Tātad, vai pa šīm kāpnēm jūs varēsiet tikt augšā, vai jūs varēsiet uzbūvēt tādu māju, kur lifts apstājas starp stāviem. Kurš dzīvo tādā mājā? Tātad lifts apstājas starp stāvām. Ar ratiņiem liftā iebraukt nevar. Ar ratiņiem līdz liftam nobraukt nevar. Man saka, nu tā. Un tad ir sociālās prasības. Tās ir noteiktas sociālās palīdzības likumā. Nu, vesels saraksts, bet mērvienība nav. Pārdošanas noteikumi, nekonkrēti. Interpretā kā grib. Pēcpārdošanas pakalpojumi, nekonkrēti un brīvi interpretējumi. Inovatīvie lielumi. Tas ir jau kaut kas svarīgs. Tātad tas atbilst Eiropas parlamentu un padomu direktīvas 47. punktam par pētniecības. Un kas ir pētniecības? Kas ir zinātnes praktiski rezultāti? Tie ir izgudrojumi. Tātad par inovācijām un praktiski un tā izmantošana. Bet pie kā sociālo problēmu risināšana tātad ir tā, kas nodrošina ēku cenu kritumu. Lētāki dzīvokļi, lētāks sabiedriskās ēkas un tā tālāk. Nu, ļoti labs lozungs, bet mērvienība nav. Tātad visi šie saimnieciskās, visi šie kritēriji, tātad visi nekādu nevar izmērīt un nav mērvienības, kā viņas izmērīt. Nav metodikas, kā to izdarīt, nav vienkārši. Bez tāda skaidrības, kā var izmērīt kvalitāti, šis trešais punkts likumā atļauj brīvu subjektīvu tā interpretācija, kurš novad pie korupcijas, tā sakot. Dažādos formos nākā dzirdēt, ka kvalitāte ir kaut kas staipāps iedziens, gumija, bet tam nevar piekrist. Tātad pavisam vienkārši. Es pat nezinu, kāpēc tas agrāk nav novērtēts. Briselē jau, var sakot, kvalitātei var atrast vienādu, vienotu un neapstrīdām mērvienību. Un tā ir nauda. Vajag vienkārši. Tikai kā to nosvērt. Briselē šo ir pamanījuši, un Eiropas parlamenta direktīva, šī pat iepriekšējā direktīva, tātad par vienīgo līgumas slēgšanas kritēriju, par vienīgo, tā ir skaidri ierakstīs, nosaka kvalitātes labāko un cenas attiecību. Tātad, ja jūs daliet cenu ar kvalitāti, materiāls kvalitātes cena, kvalitāti, tad tā ir kvalitātes cena. Bet tālāk, tā sakot, mēs redzēsim, kad likumdošana, esošā likumdošana tam nekādi jāatbilst. Risinājums tātad ir tas, parādīt, kad ar brīvi pieejamiem dokumentiem, tirgus cenrāži, internetā var atrast, kādas cenas katrā laikā ir. Tāpat arī materiāla kvalitātes dokumentiem, par tiem sīkāk, tāpat būvniecības specifikācijām, projektiem un tāmēm, arī tāmēm, ja? Tātad pildīgi pietiek, lai varētu aprēķināt kvalitātes mērvienību, summas, cenu summu. Tā ir visa kvalitātes cena. Un ar to galīgi nepietiek, jo tirgu
tirgus mērvienībām nav nekāda sakara ar lietiegas mērvienībām. Reizēm ir, reizēm nav. Būtības, jā. Nu, es mehānismiem varbūt, tas dažādāk, bet es piedīšu siltniekiem, ja? Tā ir man to nozara. Tātad ir jāizmanto gan tirgus mērvienības, kuras ir mainīgas. Un šeit tālākos aprēķinos būs izmantotas cenas, kādas ir, nu to es pateikšu tātad, kādas ir bijušas pirms Covid laikā cenas. Cenas var būt dažādas, viņas mainās uz augšu, uz leju, bet runāsim par kopīgām tendencēm, kas notiek ar cenām un kvalitātes rādītājiem. Tātad piedāvātā metodika satur sekojušas darbības. Tātad pirmkārt objekta, būves, konstrukcijas vai arī materiālu, tātad kvalitāšu kopumu cenu noteikšana. Materiāliem tā var būt, būvmateriāliem tā var stiprība, elastība, teiksim tā kā robežu deformācijas kritērijas, elastība, savisturība, siltumpretstība un, pasakot, citas viederības funkcijas. Visas tās šeit atvērtētā laikā novērtēt nevar, bet mēs novērtēsim te galvenās. Tātad nesošā konstrukcijā tā būs složa nespēja, cik šī sīja var nest kilonewtonus uz tekošā metra, vai cik var nest kolonna koncentrēts slodzi kilonewtoni, vai arī plāksne kilonewtonus kvadrātmetra. Var sekot, un tātad katrai liederības funkcijai ir kvalitāte, sava, kas ir normatīvos noteikti, un tirgusvērtībām ir tikai balastu vērtība. Kam vajag kubikmetrus, metru kubikmetrus? Vajag stiprību, pasūtītājs, tas, kas saņem algu. Tā ir auto līdzīgi, tas sakot, kam vajag tonu, lai tā konstrukcija būtu smaga? Nu, nevienam to nevajag. Tātad tirgus cenas tiek novērtētas un katrai kvalitātes komponentei aprēķina tās apjomu, cik kubikmetri, teiksim, betona šajā būvē vai mājā, un izdala ar to normatīvo kvalitātes rādītāju. Kas tie tādi? Nu, dažs piemērs apskatīsim skaidrībā. Tātad sasumē visu kvalitātes cenas kopā un iegūst visas ēkas konkurētspējas kritēriju kvalitātes cenu. Nu, ir varianti. Var rēķināt arī pēc garantētās slodzes, ja, ir tā konstrukcija, tātad, ko jūs saņemiet, teiksim, no konsoles paneļus vai sijas, tur ir garantēta ar varbūtības rādītāju 95%, vai tas ir vai nav, bet tas faktiski arī kritizējums rādītājs. Nu, tad, kad visi šie kvalitātes cenas izmaksas ir sarēķināts, saskaitīts kopā, un tas būs visas būvas kvalitātes cena. Nu, kāda tad cena ir vajadzīga? Ar sveramiem koeficientiem. Kādas? Nekādā veidā vienkārši summa, bet ar attiecīgiem koeficientiem. Jā, atkal normatīvam savu pielaišu koeficientu. Sapsīt, normatīvi nosaka apakšējā robežu. Ne, to var nonormēt pēc kaut kādas statistikas daudz. Vainās mūsu laiks pietrūks, ja? Organizēt, tā sakot, tādi komentāri vienmēr ļoti vērtīgi, jā. Tātad, kas jādara šo cenu? Šo cenu vajag minimizēt, dabūt maksimālo kvalitāti par minimālo cenu. Kurā vietā to vajag izdarīt? Būvlaukumā to vairs izdarīt nevar. Projekts ir gatavs. Tātad to veids gan arhitekts,
kurš strādā kopā ar konstruktoru. Jo arhitekts ir ar vienu roku mākslinieks, ar otru roku viņš ir tehnisks. Tā sakot, viņš var paņemt pārspīdēt par visko. Tāpēc ar konstruktoru kopā optimāli izvēloties materiālus konstrukcijā un vērtē visu šo objektu cenu kopumā. Nu, un tagad skaidrībā tātad piemēri, man vismīļākais materiāls, pie kā es esmu vairāk strādājis savā dzīvē, tātad tas ir betons. Kāda tad ir betona tirgus cena? Uz kubikmetriem. Nu, par to mēs runājam. Nevienam tas kubikmetrs nevajag. Tātad, un paskatīsimies interesantus skaitļus. Te ir betona stiepu stiprības cena, spiedzi stiprības cena. Šeit ir tātad tirgus cena, spiedzi stiprība, ja? Tirgus cena, un tā ir garantētā stiepu stiprība megapaskalos. Interesanti var redzēt, tā sakot, augot stiprībai, tirgus cena iet uz augšu, bet stiprības cena iet uz leju. Ko tas nozīmē? Kā saka šo? Un šeit ir stiprība tādas cenas, kas ir Latvijas tirgū. Vairāk par 50-60 Latvijas tirgū neatrod. Kaut gan Eiropas normatīva pieļauj līdz 100 megapaskalu stiprību. Bet vislabākā aina būs šī te bilde. Tur šeit paši skaitļi ir parādīti grafiski. Tātad šeit var redzēt tirgus cena. Jo augstāk stiprība, tirgus cena dārgāk. Bet stiprības cena aiziet to eksponentu uz leju. Negluži pa eksponentu ir robežu nulē. Tas tā. Tātad tas nozīmē to, ka jūs paņemsiet augstāku stiprību, tātad jūs mazāk būs jālietotie balastu kubikmetri. Viņš kā? Tā būs vieglāk, lētāk, lielāk nespēja konstrukcija. Un kas no tā atkal ieguvējusi? Atkal pasūtītājs, tas, kas maksā. Tas faktiski šie kritēriji var tikt attiecināt tāpat uz privātiem pasūtītājiem, vai tur, kad nav konkursu. Un tā pasūtītājiem jābūt pašam arī. Blakus jāsēv vienam tehniskam konsultantam. Tātad, un jāsaka, kad ar to vēl arī šī līkne nebeidzās. Jo, ja šo līkni taisa vēl uz augstākām stiprībām, stiprība pieauga, un kubikmetru patēriņš vēl ar vienu vairāk uz leju. Tātad pati konstrukcija būs lētāka un izturīgāka. Tāda ļoti, kā betona, kā saka, tas ir ļoti raksturīgi. Tādā pašā veidā, starp citu, es esmu arī apskatījies ārzemju dokuments. Internetā viss tur atrast. Betona stiprība Anglijā mēra pound per square inch psi. Jauniešiem man jāatgādē, kas ir psi. Mārcījums kvadrātsola. Stiprība mēra. Mārcījums kvadrātsola, ja. Un cena, protams, ka tu tirgo nevis pa kubikmetriem, bet pa kubikjārdiem, ja. Kāds mērmenības gribiet? Jums tik un tā šīs tendences parādīsies skaidri un gaiši. Gan Anglijā, gan Amerikā, Vācijā, kā vien gribiet. Tās ir universāls tendences, kuras, kā redzat, jāvērtē. Un tagad vēl daži piemēri. Cits kvalitātes rādītājs. Kas ir kvalitātes rādītājs siltumizolācijas materiāliem? Jaunieši. Siltuma pretestība. Kas būs? Siltuma pretestība. Perfekti.
Aplaus negadīties. Tātad viensdalīts lambda, viensdalīts siltumvadāmība. Tā ir materiāla siltumpretestība, un tas ir viņas liederības rādītājs. Tagad par šo te liederības rādītāju te ir tabula. Liela gara tabula, diezgan pārskatāma, salikta ir pēc kvalitātes rādītāja dilstošās cenas. Un te ir tātad sienas vai kādas citas novadošana konstrukcijas fizikālās īpašības, tātad tas būs siltumvadāmība un liederības, tātad siltuma pretestība šeit, un te ir siltumvadāmības cena. Un tātad braucam lejā, lai nodrošinātu normatīvā siltuma pretestību, pardon, siltuma caurlaidību, normās ir ierakstīts pretiesības caurlaidību. Bet mēs vērtēsim viensdalīts ar šo rādītāju. Tātad siltumpretestības cena. Lai šo siltuma pretestību nodrošinātu, pretestības ielē tātad tas būs apmēram 5,55 šitas 0,18 jāapgriež otrādi. Nu, te ir baigi cipari. Betonu, lai tos nodrošinātu, vajag 10,3 metrus sienu. Lai nodrošinātu normatīvās siltumpretstību. Fantastiski, vai ne? Ķieģeļi, silikāķeļi vajag 4 metrus. Tātad bez papildus siltumizolācijas nekur netiks. Brīviem ķieģeļiem, jo viņš labāk tā sakot nekā silikāķeļiem. Un ejam par šo rādītāju uz leju. Tātad, kādi tad ir materiāli? Gāzbetons, sienas biezums būs 400 milimetri. Tas ir svars. Sienas kvadrātmetrs svars, jā, tas ir no tiem materiāliem briesmīgs tas svars. Tātad jau gāzbetonam tas būs. Tātad kvalitātes cena aiziet ar vienu uz leju. Un kādā materiālām tad būs šis vislētākā liederība. Tātad tā būs minerāla vateja 1,09. Putustikls un putustikls F. Tur vēl augstāk. Augstāks, jā. Es tagad minimizēju to. Viss biznesa ir šīs cenas minimizācijā. Tātad 1,08, bet tā ir mīksta. To var lietot tikai vēlībā. Te viens būtisks runājot par gāzbetonu, viņiem arī nespēja. Citiem materiāliem visiem. Andrej. Jā. Atbildi uz šo jautājumu būs turpinājumā. Tā. Ar to šī tabula nav pilna. Andrej, būs atbildi tālāk, ja? Vislabāk diskusijas pašās beigās komentās. Tad jau vajag. Patāk beigām, ja? Citādas organizācija, jo maz mūsu laiks atvēlēts ir. Tātad, mīkstā minerāla vata, tas der tikai bēdiņiem, vai starpārējiem, teiksim, sīkā jūtā, sienām. Viņa neder, saprotam, iemeslu dēļ. Tātad, ļoti lēta ir. Kas ir putustikls? Tas ir stikla vate? Nē, uzputinās. Uzputēts stikls. Nē, tās ir pārdošanā, jā. Viņš izskatās tā kā putoplasts, tikai nevis polimērs, bet no stikla. Jā. Caurumi no burbalīša. Jā. Viņam, viņš tam arī zem dārgāks, Tāpēc, ka viņš ir procesi eksporta, importa produkts. Nē, tāpēc, ka tas ir termisks process, kas prasa daudz gāzi. Tā. Mums viņš nāk no Beļģijas, tāpēc viņš ir dārgs. Tas, kas ir no Baltkrievijas. Tātad viens no zemākiem ir kūda. Kūda laba aizmirsts siltumizācijas materiāls. Tagad, es nezinu, visu. Ļoti vecos laikos divas rūpnīcas Latvijā ražoja
kūdus izlācīs plāksnes, tas pats es savā praksē viņas lietojos. Nekāda vaina. Tā, bet vislētākais, acīm redzot, būs ekovate ir lēta. Tātad tiešām būtu polistirols. Šis te vislētākā viens dalīts ar lambda cenu. Tātad, un šie ir skaitļi siltuma vadāmiem, kuru tirgus materiāla cenās nevar atrast. Reti iet kāds tirgotājs vai ražotājs, ražotāji varbūt norāda kaut ko, ja? Bet tirgovis parāda vai nu kubikmetros, vai pat kvadrātmetros, nenārāda kāda ir siltuma vadāmība. Neuzrāda vienkārši. Tātad, kam tas jāmeklē? Atkal projektētājiem, kopā ar arhitektu, ja? Tātad, jo viņi ir tie, kas var fiziskā minimizēt šo te cenu. Tāpat arī, starp citu, arī logiem, kas ir logiem tādi normēti siltuma caurlaidība, bet liederība preties lielums, viens darīts caurlaidība. Mērvienība tātad kā parasti ir cik viens kvadrātmetrs aiztur Kelvina grādus, cik viņš aiztur vatus uz vienu kvadrātmetru un Kelvina grādiem. Tam ir jābūt gan projektā, gan kopā tirgsadība arī tāmē. To reti, kad savietē un atrod uzrāda. Šeit ir atbildus jau jautājumu. Šeit ir tātad salikti tie materiāli, kurus celtnieki lieto kā konstruktīvos. Gan arī kā siltumizolācijai, gan arī sumazināšanai. Betons. Norobežā konstrukcijā, to vēl nelieto vairs, bet kā daļa no konstrukcijas noteikti esam. Tātad, un paskatīsimies, kur teikt tie minimumi. Kur ir minimālā spieļas stiprības cena? Izrādās, ka tā ir betona. Minimālā liederības cena. Neprasiet no betona siltumpretstību. Tas nav iespējams. Un kam tad, jā, un kā saka, siltumpretstība viņam ir, gan liela, gan pretestība ir tātad maza un cena viņam ir nežēlīgi dārga, tāpēc, ka cena ir, kā saka, augšā. Dalītājs ir kubikmetru cenā. Tas ir tātad izmantojam šeit kā rādītāji tos tirgus kubikmetrus. Un otrādi. Kur tad ir minimums? Tātad izrādās, tas ir polistirols, pats lētākais, kuram ir lētākā siltumpretsības cena. Un, protams, kā no siltumpretsības materiāla prasīt kaut kādu stiprību, spiedz stiprību, tā ir galīgi muļcība. Jo polistirola nav jāprasa nevar stiprību. Tā nav muļcība. Projektā tā būs muļcība. Tā jāsalīdzina sienas. Andrej, jā. Kur ir un nesošā daļa un siltumizolējušā daļa. Andrej, tas ir nākošais slēdziens. Tātad, un te ir materiāli, kuri satur sevi šīs apsīgušīs. Gāzbetonu bloki. Tiem spiedas stiprības tātad cena ir daudz lielāka nekā smagām betonam. Keratēm betonam arī. Keramikas blokiem, pardon. Būkoksne stiprības cena arī krietni lielāka nekā betonam. Betonam tā ir mazākā. Un tāpat arī otrādi. Siltumpretsības cena tātad betonam vislielākā, vismazākai polistirolam. Tātad jākombinē ir, lai dabūtu pašas konstrukcijas cenu visminimālo, vai arī visas mājas cenu kopā. Tāds un salīdzināt ar gāzbetonu.
Ir 3 stāvi paneļi. Ne par to. Ir 3 stāvi. Tabuliņā ar cenām. Andrei būs, jā, būs konstrukcijas arī. Tiešām viena konstrukcija būs ārsienu konstrukcijā. Tātad, kā saka, visus tos slēdzienus jau es esmu pateicis, un tie slēdzieni, tā sakot, ir pat iekrāsot sarkani, ka nav ekonomiski izdevīgi. Tas ir neizdevīgi censties apvienot abu vientarīgas funkciju realizāciju vienā materiālā, abas divas. Slodzes nespēja un siltumprestība. Tātad sevišķi, piemērs ir norobežotāja konstrukcijas, bet beigās būs laiks cits konstrukcijas. Norobežotāja konstrukcijas, tātad tas ir slāņēni paneļi, pārseklu paneļi, kesāna plāksnes, ārsienu paneļi kādi. Šodien jau neviens vairs neražo ārsienu paneļus bez siltumizācijas slāņa. Ar tādiem varbūt Āfrikā var kaut ko nopelnīt. Tātad piemērs ir tā saucamās termos mājas ārsienas konstrukcija. Kas ir termos māja? Es pēc tam atgriezīšos atpakaļ. Tas ir universitātes patents, tātad, kurš paredz ārsienas būvēt no termopaneļiem. Tātad paneļs satur sevī minimumu siltumizolāciju, tātad ne vairāk kā vajag, lai nodrošinātu normatīvās iespējas. No šiem purusnolu blokiem tātad tiek izveidoti paneļi. Paneļi savienojumies tiek izveidot kanālu priekš kolonnām, un paneļi satur gan ārējo, gan iekšējo apdari, tātad tas ir gatava ārsiena, kura tiek savienota ar savā starpā ar betonu kolonu. Tur ir mēslis, tā sakot, risināti, varbūt kaut kāds skrūvis. Tajās apdresnāļos, ja tas ir nepieciešams, bet betonā iznevēs. Tas tā. Tātad, jā, nākošā bilde ir, kā šāds paneļs montē. Tātad sagatavo sienu, ārsienas paneļs ar visu apdari. Un šeit iebetonē kolonas, un šeit ir tā rīģelis, kas savieno kopā visas kolonas, un tālāk kaut kur būs tas saucamais kesela pārsakums, kurš arī satur sevī grieztu apdavi, kur sakrīt ar apakšējo veidni, tātad paliekošais veidnis, lētāko es nevaru, un te šajās uzliek tātad šeit rivas ieliek kesela plāksnes, augšēji plāksne, kas strādā uz spiedi. Plātne balstās pa perimetru, tātad viņai ir vismazākie lietas momenti, apmēram 8 reizes mazāk nekā vienlaidu plāksne. Tas būs pārsakums. Bet atpakaļ gājienā tātad ieguvums, ko iegūst pasūtītājs, kas ir vai nu pasūtījis, vai arī kas to izlēma, konkursu komisija. Konkursu komisija jābūt atlaicīta, lai šito varētu izdarīt. Ja tur sanāk tikai politiķi kopā, tad kašķis vien būs un tiesas darbi. Septīt, ļoti daudz mūsu profesijā cilvēki iegūst konkursā uzvaru, un pēc tam nākošā dienā uzvaru tiek tiesā apsūdzēta, un aiziet gadi, kamēr celtnieku firmas sēž uz pasūtījumu. Ja firmai nav pasūtījumu, nav firmas vairs nav. Tātad te ir salīdzināti keramikas nodes, keramikas bloku būris, gāzbetona būris, kas bija tā iepriekšā tabulā. Un te ir tā sakot mūsu universitātes piedāvātā termosiena, ārsiena, 40 cm bieza ar
noteiktu siltuma pretestību. Nu, un ko te var redzēt? Tātad te sareizinās darba spēks pēc esošām laika normām, darba spēka patēriņš, bet viņš jau pārreiknās arī regulē. Izmantojot tarifa likmes, celtnieku profesijās aprēķinās ir tātad darba spēka izmaksas, termasīnē šīs izmaksas ir visniecīgākās. Jūs saņemat, šeit šī gadījumā saņemat no Dobels gatavi šie beigļu ākstie paneļi. Vienīgais firma Primeks, kurš pārstāvēt šeit sēž, aplīvējas ar ārgu un iekšēju apdari, mums tika samontēta tādu māju. Es to māju pēc tam parādīšu. Tātad darba spēks ir visniecīgākais patēriņš. Nu, dabiski sociālais nodoklis, tātad, ko viens otrs nemaksā. Nu, tā nekomentēšu. Tātad mehanizācija ir vislētākā, transports arī vislētākais. 8% no materiāla cena. Būvorganizācijas pēļņa arī vislētākā. Vislielākie, vismazāk izdevumi tie būvorganizācija. Es atceros nevis būvorganizācijas pēļņa, bet tā ir tā, to, ko maksā pasūtītāji patēriņš, ja? Pievienotās vērtības nodoklis, dabiskā vismazākais, un tehniskie rādītāji. Šīs siena, kaut? Viens nodoklis visiem vienāds. Es domāju, sakiet, ka vismazākais. Jūs neviens pasēs. Cilvēks sapratīs. Jūs neviens pasēs. Nepareizi, jā. Kaut? Visiem Latvijā pievienotas nodoklis ir vienāds. Nu kā sakiet, vismazākais. Nu jā, bet naudas izteiksmē, jā. Summa. Ja pats kvadrātmetrs ir lētāks, tad pasūtītie tas ir lētāk, jā. Tātad, nu, tehniski rādītāji. Svars, sienas kvadrātmetrs svars, ja. Tātad tas ir 7,8 plus, kam tas bija tātad transmetām blokām. Jā, un ir lielāks no keratērmo blokiem, 560. Un tālāk, tātad ārsienas siltuma pretestība. Kādā tad ir šodien ārsienē? Tātad rādītājs bija 0,18, izdali apgriez otrādi, iznāk 5,5, tātad siltuma pretestība, 5,5 vati uz temperatūras. Kelvina temperatūras kvadrātmetri tiek aizturēts siltums. Normatīvais ir vēl mazāks, 5,5, kā es tikko teicu. Tātad jau tiek pārsniegts. Pasūtītājs dzīvos siltākā mājā un lētākā. Un bez šaubām tātad, cik tā maksā šis labums. Un te tas iegums ir kolosāls. Šeit tātad siltuma precīzība šeit siedai maksā keratēru blokai 33 eiro. Gāzbetonam 18. Bet termosienai 6,6. Vislētākā. Atkal, kas ir ieguvējis? Pasūtītājs. Vai tas ir privāts pasūtījums? Vai valsts pašvaldība pasūtījums? Kur jākonkurē? Nu, te ir siltuma zudumi. Apkurs sezonā. Vienā apkurs sezonā attiecīgi siltuma zudumi. Tātad šeit būs nesamērojami lētāki, nesamērojami mazāki un nesamērojami lētāki. Nu, te ir izmantotā normatīvā dokumentācija, lai šos aprēķinus veikt. Tā šeit ir uzskaitīta. Nu, es esmu faktiski nokomentējis to tabulu. Šeit ir bilde. Nu,
tātad, pēc slēdzieniem, tātad būvfirmas, pasūtītājs saimniecīskais ieguvums, vienalga, kas tad būtu pasūtītājs, pašvaldība vai privāta persona, ir ēkas cenas minimizācija. Es parādīju skaidrs ar ēkai. Un otras puses, arī tā ir būvības ieguvums, ja viņi iegūst prestīžu. Mēs vakam lētāk uzbūvēt ar augstāku kvalitāti. Augstāku kvalitāti pa zemāku cenu. Ja? Tātad jūs iegūsiet, Primeks jau šeit ir labi trenēts šitās lietās, tātad iegūs konkurētspēju. Un tā arī faktiski kolosāla reklāma. Inovācijas tātad šeit tiek izmantotas, šeit ir redzams. Tātad Murjānās tiek šāda māja te betonēta, tā ir ārsiena, tātad šeit ir apakšā šahta kanāls kolonai, kur ieliet. Šeit ir īļos, kas savieno visu kolonas kopā, un tā, ka tas būs savienos, tā viņam uzliks visu paliekošo grīdu, kopā ar iepriekš rādīto keselu pārsegumu un betonē ribotā pārsegumu, kur katra riba beidzās tur, kur ir kolonai galva. Tā. Tātad es domāju, ka tā metodikas kvalitātes vērtēšanas metodika, kas šeit ir piedāvāta, ir vienkārša, un šeit ir šāda mājiņa uzbūvēta Murjāņos aiz Murjāņiem. Te ir viens radītāji. Platība ir 170 kvadrātmetri kopā ar mansardu. Māju fotografēt ir procesā, tātad vēl šie paneļi iekšē apdarbī gatava, bet tā arī apdarba tika ielikta pirms fotografēšanas. Tātad ēkas būvizmaksa bija 860 eiro. Cik maksā tagad viena ģimenes māja? 170 kvadrātmetri. Apsildāmā platība ir. Jā, gadā apkures izmaksā viņš uzstādīja granos automātiskā padevēja katlajā granos 560 eiro gadā. Tas ir dārgi gadāt. Kas dzīvos privātmājā? Tas ir. Kā tad? Starp citu, pirmkārt jau šī metodika ir visvieglāka, pierādāma un vieglāk izmantojama, bet var jau arī mērīt citādi. Kā saka, ja mājā ir cita kaut kāda funkcija, teiksim, kaut kāda uzrādīts, teiksim, būs paredzētais kalpošanas ilgums, un tad to kopīgo būvizmaksu izdalīt ar kalpošanas ilgumu, tad sakot, jo ilgāk māja kalpo, jo lētāk viņa liederīga izmaksā. Loģiski. Tātad var iegūt arī izmantot apkuras izdevumus, bet principā tas viss jau jāsumē kopā. Visi iepriekšēji normatīvie rādītāji, kas ir, kur visas liederīgas mērvedības ir definētas ar būvnormatīviem. Katram būvnormatīvam ir sava mērvienība, un, kā jau teicu, tā ir apakšā mērvienība. Bet viņai ir cena, un ja jūs celsiet to cenu uz augšu kvalitātei, kvalitātes cena
Atpaliks lētāk. Jūs varat uzbūvēt vēl labāk nekā narkotīku prasa. Un vienmēr ieguvējs būs pasūtītājs. Un jūs pasūtītājs iegūs lētāk objektu, un jūs iegūsiet konkurētspēju. Celtnieki. Maksimālā liederība, minimālā cena. Nu, tas faktiski viss reizēm iepriekš pateikti. Tagad lūdzu komentārus un iezīmes. Labi. Paldies par uzmanību. Paldies par lekciju. Lekcija noslēgta, bet diskusija tikai sāksies. Tagad lūdzu uzdot jautājumus.